Kas ir HSH Digital? Citāda digitālā mārketinga aģentūra. Ar ko HSH ir citāda? Viena no svarīgākajām lietām laikam būs mūsu vērtības. Pirmā svarīgākā mums ir brīvība. Brīvība. Darbiniekiem, klientiem, projektiem. Saistības mums ir sekundāri. Brīvība. Tas ir pirmais. Otrais būs godīgums, taisnīgums. Ja projekts, produkts, sadarbība nav godīga, taisnīga, nenotiek. Vienkārši nenotiek. Mēs ilgtermiņā tā kā lūkojamies sadarbību, tad gan ar kolēģiem, gan ar klientiem, līdz ar to taisnīgums un godīgums. Un trešā mums vērtība ir profesionalitāte. Pie tās mēs strādājam gan savā profesionālajā jomā, gan personīgajā jomā, jo mums svarīgi, lai gan mēs paši, gan arī klienti būtu profesionāli. Un tas veido tādu patīkamu, produktīvu, brīvu un tādu godīgu vidi. Kā klienti atrod HSH? Jā, ja kāds centies pieteikties mājaslapā, tad mēs laikam nebūsim paši izcilākie. Būs jāpagaida, kamēr atbildēsim, bet principā mums klientiem iesaka. Klienti atved klientus. Tā ir. Tāds savs loks un mēnesī ir kaut kāds limits, cik daudz mēs varam iepazīties ar jauniem klientiem, izprast viņu tā kā produktus un principā jā, mums klienti atved klientus un tas tāds to mutē mārketings. Kā tu atrodi darbiniekus tādus, kuri iekļauj šajās vērtībās, vai viņi paši atnāk? Jā, tieši tā. Tu jau pareizi atbildēji. Viņi paši atnāk un paliek. Aizvadītā gada laikā tā ir sanācis, kad mēs aktīvi darbojamies sociālajos tīklos, mēs paši esam aktīvi sociālajā vidē un apkārt. Līdz ar to tā vide mums ir izveidota tāda, ka var droši pievienoties, nākt, kādus mēnešus padarboties, redzēt, vai ir kādi talanti vai nav. Varbūt tas mārketings nemazam nav ir bijis mums arī tā, kad atnāk un aiziet, bet pārsvarā tomēr atnāk un paliek, jo saprot, ka tas mārketings ir interesants, dinamisks un ja viņu dara ar prieku, tad var arī mārketings sagādāt prieku. Kas vislabāk raksturo jūsu darbu, ikdienu, vai kas varbūt nemaz nav ikdiena? Vislabāk laikam raksturo klienti. Man vislabāk patika, kā norakstoja klienti, kad viņai ieteica un viņi prasīja, bet kāpēc sadarboties tā kā ar HSH? Un tad Andris tā atklāti pateica, zini, viņiem vienkārši rūp. Viņiem rūp tas, ko viņi dara, un viņiem rūp, kā klientiem ir rezultāti. Un tas laikam vairāk tā kā raksturo, kad mums šeit rūp gan klientu rezultāti, gan vienam otra tā kā rezultāti un ikdiena un izdošanās. Tas vārds rūpes. Nevis tā smagajā nozīmē, bet tādā patiesā empātiskajās rūpēs.